Nav skaistākas vietas par Latviju. Un es teikšu, es ļoti lepājos ar savu tautu, jo tas vairākums jau nav tie, kas dzer plītē un pārkāp likumus. Vairākums ir tie, kas mīl Latviju un mīl savējos. Un, protams, prot pieņemt savādākos. Arī tas ir jāprot. Un mums tas ir ļoti jāprot, jo nav svarīgi, kāda cilvēkam rādas krāsa un kāda viņam tautība. Galvenais, lai viņam tur dvēselē nav tukšuma. Un tad viss ir kārtībā. Man palīdzību ļoti daudz meklē vīrieši, un es ar to lepojos. Jo man vīrišķā puse ir tikpat spēcīga, cik sievišķā puse, un es spēju viņus saprast. Kā man jaunas sievietes saka, man esot jāraksta rokas grāmata, kā rīkoties ar vīriešiem. Nu, ja mums ir ļoti lielas atšķirības. Mēs tur vidū nestāvam, mēs katrs no sava gala skatāmies uz to viducīti, un katrs jau redz to savu bildi. Dzīvojot kopā ir jāmeklē kompromiss. Bet mums jau arī kā tautai, dzīvojot kopā ir jāmeklē kompromiss un jāpārstāj šķelties, dalīties, kašķēties ar to pareizi un nepareizi. Galvenais ir mērķi sasniegt, rezultātu dabūt. Tā ir visiem labi. Bija man saruna ar jaunu vīrieti, roti produktīva saruna un ne pirmā. Viņš ir sapratis, ka alkoholu viņš nelietos. Es nevienu nekodēju. Es ar tādām lietām nedarbojos. Tur, lai iet un meklē Dovženko metodi. Tā palīdz. Runāju par to, kāpēc ar piespieda vakcinēties. Es saku, kaut vai tā, kad neesi egoists, domā par valsti un par citiem cilvēkiem. Ja tu nevakcinējies, tu apdraud citus, tos, kur var zaudēt dzīvību, tos, kuri slim, un mums ir pārāk daudz slimu cilvēku. Un ir jābeidz sūdzēties par ārstiem, onkoloģijā, tur ir konvejers, bet kā gan mīļā, mums ir 86,000 onkoloģijas slimnieku. Un, protams, jūs vēl gribat ķīmijas laikā, lai jums tur rociņu un glauda galviņu? Nē. Jums ir jāuzticas ārstiem un zālē. Un jāļauj sev palīdzēt. Nevis tas nekas nav, šitas nekas nav. Tas ir jāpārstāv. Jūs paši radat sev šķēršļus. Un ārsts ir jāklausa. Ja jums kaut kas nepatīk, meklējiet citu. Bet nerunājiet līdz tiem, kas no tā neko nesajēdz. Ejiet un meklējiet palīdzību. Ir pierādījies, ka ļoti jauniem cilvēkiem tomēr regulāri ir jāpārbaudās. To pierāda tie līķi pēc svētkiem. Un arī to, kad šis nav vienkāršs laiks, kad spiedienu lēkā, bet tikai nemēriet spiedienu 3 reizes dienā, jo biežāk jūs mērīsiet, jo augstāk jums viņš skries, jo jūs paši savā ķermenī, savā galvā saceļat paniku. Un ķermenis noreaģē. Lai kāda bija padomu laika, bija tas, ko sauc par autogēno treniņu. Tas ir tad, kad tu runā ar sevi, un ar sevi vajag runāt, un dod komandas savam ķermenim. Es to izmantoju tad, kad pēc laimes smagas slimības vienkārši neturējos kopā. Es arī vēl tagad, ja man jāpārvar šķērslis, runāju ar savu ķermeni, un viņš pārvar. Es varu pacelt to kāju tik augstu, cik vajag. Tai draņķīgai ietvei var tikt pāri, un to kāju pacelt tik augstu, lai nokļūtu uz ietves. Bet ar to ir jāstrādā. Var jau teikt, man nesanāk muļķības. Cilvēks nav mēģinājis. Pamēģiniet, pakomandēt sevi un nevis citus. Man ir ļoti klausīgi kaķi. Un kāpēc cilvēks ir iedomājies, ka viņš te ir gudrākais? Mans sniedziņš šodien man ielicis klēpī, un viņš tik ļoti parādīja, ka es viņam piederu. Viņš pieglaudās. Labi, viņš ir kādiem arī iekodas. Tie, kas pie manis ir bijuši, kam iekod, tie arī atcerās. Bet viņš tikai brīdināja. Vairāk neko. Viņā nav ļaunuma.
Viņš ir pieklīdens. Nu, es neesmu vainīga, ka svešiem ārā izmestiem kaķiem patīk mans mājas. Un arī es. Bet viņos ir tik daudz mīlestības. Tad kāpēc jums jātērē nauda par tiem saucamiem sugas dzīvniekiem, kur dzīvo daudz īsāku mūžu, kuri slimo, un tad jāsaka, jums nav kur naudu likt? Kad tas patversmes dzīvnieciņš dod tik daudz mīlestību, bet tikai nepārbarojiet tos dzīvniekus. Domājiet arī par viņu veselību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo cilvēks brīžiem tajā pārmērīgajā mīlestībā, ko par mīlestību nesauksim, pārbaro ne tikai savus mājdzīvniekus, bet arī savus bērnus un sev pašu arī. Ne jau ēdiens ir galvenais, bet mīlestība. Un ja jūs neprotat sevi mīlēt, jūs nevienu nemācēsiet mīlēt. Bet sevis mīlēšanā atkārtošu vēl vienreiz, pirmais bauslis ir teikt nē, neļaujiet sevi izmantot. Ne savu laiku, ne savas zināšanas par pleku velti. Un tad jūs staigājat un sūdzaties. Neļaujiet, sakiet nē. Tikai pirmā reize ir tāda grūtāka. Nākošreiz jau taciņa iestaigāt un aiziet. Un tad tie apkārtējie saprot, nē, un tevi liek mierā. Brīnišķīgi, ka liek mierā. Ko vairāk vajag šodien, ja ne mieru dvēselē? Krājiet spēkus, jūsu veselībai vajag jūsu spēkus, jūsu dzīvot gribu, jūsu dzīvības spēku. Dīvainā kārtā pēdējos 30 gadus un tas teiciens dzīvespriecīgs cilvēks kaut kur pačibējis. Nu tad esiet dzīvespriecīgi, un lai jums izdodas. Atā!